Dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes. 21. oktobrī koncerts Kandavā, 6. novembrī uzstāšanās Liepājā. Visam pa vidu piedalīšanās starptautiskos konkursos un labos darbos. Trio Silk meitenēm ideju netrūkst. Vējainā rudens dienā visas 3 draudzenes gādā gardumus, ko likt glābēju pakās. Tā ideja radās tieši pateicoties Tautas balsī. Es ieraudzīju vienu no Tautas balsas sižetiem, un es sapratu, ka es arī gribu kaut kā līdzīgi palīdzēt. Un Lieni mums ir kaislīga maizes cepēja. Jā. Un tā nu mēs aizrāvām galvas kopā un vēl arī tos darbus, ko mēs ārpus muzicēšanas vēl, protams, tas ir Liena maizi cep, mēs zaptes un ģirbis vārīt. No mana dārza. No mana dārza āboli. No Sandras dārza āboli, no mana dārza ģirbis. Ir grūti pateikt, vai lampu drudzis pirms koncerta ir spēcīgāks nekā uztraukums, ko rada iespēja piepildīt glābēju pakas. Vakardienas vakars un visi naktis pagāja viena tādā milzīgā satraukumā. Liena visu nakti cepa maizi. Savukārt es šorīt no rīta agri cēlos, griezu ķirbjus. Vakar Sandras mamma mizoja ābolus. Kamēr Ieva pieskata ievārījumu, bet Liene buras ap kārtējo maizes kukulīti, Sondras uzdevums ir saģērbt katru burciņu rudenīgi krāsainās drēbēs. Tādu mīļumu, tādu sirsnību. Jā, lai zina arī, ka tas ir no mums. Mēs uzrakstījām, ka tas ir no mums, no Trio Silk. Un lai tas tiešām izskatās kā dāvana, nevis kā ziedojums, bet kā dāvana. Un ja mēs vēl zinātu konkrēti pie kura cilvēka nonāks tā paka, mēs uzrakstītu arī vēstuli. Un kāpēc gan mēs to nevarētu vēl uzdāvināt kādu muzikālu priekšnesumu tam visam klāt, jo es domāju, ka mūzika jebkuru cilvēku padara kaut mazliet priecīgāku. Ja būs bērni, tad noteikti būs bērni. Kas tur ir iekšā? Mums jāielien, jāpaskatās. Un spīdīgajā folijā. Jā, spīdīgā folijā un arī visi tas burcis. Man liekas, ka mamām noteikti būs paņems burciņu un apstīsies, ka tur smuks vāciņš. Galvenais, lai garšo. Lai jūt, ar cik liela mīlestība mēs to esam cepuši, svarījušas. Labāk būtu, ja tās pakas nonāktu, kur tādi mazi bērniņi, ka viņi novērtēs to zapti, ka viņa saldē. Vai to maizīti ar tiem augļiem. Trio Silk meitenēm dzīvē piepildās viss, par ko viņas sapņo. Laikam jau tāpēc, ka labo darbu nezūdamības likums patiešām darbojas. Man tas pašai sirdī un dvēselē ir vajadzīgs. Un ja es vēl zinu, ka man ir burvīgas draudzenes, kuras man neatsaka palīdzību. Tā labestība staigā. Ne? Ilva Everte, Renārs Muskars, Tautas balss.